Mans vaļasprieks ir gatavošana. Mani sauc Dace. Es dzīvoju kopā ar vīru, un mūsu mājās bieži smaržo pēc ēdiena. Man ļoti patīk gatavot. Tas nav tikai darbs virtuvē, tas ir mans vaļasprieks. Man patīk gatavot dažādu valstu ēdienus – gruzīnu, poļu, latviešu un daudzu citu. Man patīk, ka ar ēdienu varu aizceļot uz citu valsti, pat ja neizeju no mājas. Es meklēju receptes grāmatās un internetā, bet bieži tās nedaudz mainu. Man ir neliela klade ar receptēm, un tā man ir ļoti dārga. Dažās lapās ir miltu traipi un mazi zīmējumi. Šī klade man ir jau sen. Kad man izdodas jauna recepte, es pierakstu, ko darīju un ko mainīt nākamreiz. Piemēram, mazāk sāls vai ķiploku pievienot pašās beigās. Mans vīrs īpaši mīl latviešu ēdienus. Viņa mīļākais ēdiens ir pelēkie zirņi ar speķi un mani pīrāgi. Kad tie cepas, mājās kļūst silti un mājīgi. Svētdienu rītos mēs dzeram tēju un ēdam tikko ceptus pīrāgus. Vīrs bieži saka, tie ir vislabākie pīrāgi pasaulē. Man patīk gruzīnu virtuve. Es bieži gatavoju hačapuri. Kad mazbērni atnāk ciemos, viņi vienmēr prasa: vecmāmiņ, vai būs hačapuri? Viņi smejas un saka: tavi hačapuri ir labāki par jebkuru picu. Tas man ļoti iepriecina. Mēs sēžam pie galda, runājam un gaidām, līdz siers skaisti izkūst. No poļu virtuves man ļoti garšo pirogi un bigošs. Reizēm es gatavoju nedaudz ēdiena no vairāku valstu virtuvēm vienā vakarā, lai visi varētu pagaršot ko jaunu. Īpašs stāsts ir par boršču. Mans znots vienmēr saka: garšīgāku boršču es neesmu ēdis. Viņš jokojot piedāvā atvērt kafejnīcu pie viņa biroja un saka: es būšu jūsu pirmais klients. Viņš to saka jokojot, bet es saprotu, tas ir kompliments. Man kļūst silti ap sirdi. Man patīk gatavot arī veselīgi. Visvairāk man patīk dilles un ķiploks. Bez tiem man virtuvē ir grūti. Vasarā es gatavoju vieglākus ēdienus, salātus un augsto zupu. Ziemā es vāru siltas zupas un cepu dārzeņus krāsnī. Gatavošana man ir veids, kā parādīt rūpes un mīlestību. Kad ģimene saka paldies un lūdz papildu porciju, es jūtos laimīga. Es gatavoju lēni un bez steigas. Tā ir mana atpūta. Vai jums patīk gatavot? Kāds ir jūsu mīļākais ēdiens? Vai jums patīk gatavot hačapuri vai boršču? Mans vaļasprieks ir gatavošana. Mani sauc Dace. Es dzīvoju kopā ar vīru, un mūsu mājās bieži smaržo pēc ēdiena. Man ļoti patīk gatavot. Tas nav tikai darbs virtuvē, tas ir mans vaļasprieks.
Man patīk gatavot dažādu valstu ēdienus – gruzīnu, poļu, latviešu un daudzu citu. Man patīk, ka ar ēdienu varu aizceļot uz citu valsti, pat ja neizeju no mājas. Es meklēju receptes grāmatās un internetā, bet bieži tās nedaudz mainu. Man ir neliela klade ar receptēm, un tā man ir ļoti dārga. Dažās lapās ir miltu traipi un mazi zīmējumi. Šī klade man ir jau sen. Kad man izdodas jauna recepte, es pierakstu, ko darīju un ko mainīt nākamreiz. Piemēram, mazāk sāls vai ķiploku pievienot pašās beigās. Mans vīrs īpaši mīl latviešu ēdienus. Viņa mīļākais ēdiens ir pelēkie zirņi ar speķi un mani pīrāgi. Kad tie cepas, mājās kļūst silti un mājīgi. Svētdienu rītos mēs dzeram tēju un ēdam tikko ceptus pīrāgus. Vīrs bieži saka, tie ir vislabākie pīrāgi pasaulē. Man patīk gruzīnu virtuve. Es bieži gatavoju hačapuri. Kad mazbērni atnāk ciemos, viņi vienmēr prasa: vecmāmiņ, vai būs hačapuri? Viņi smejas un saka: tavi hačapuri ir labāki par jebkuru picu. Tas man ļoti iepriecina. Mēs sēžam pie galda, runājam un gaidām, līdz siers skaisti izkūst. No poļu virtuves man ļoti garšo pirogi un bigošs. Reizēm es gatavoju nedaudz ēdiena no vairāku valstu virtuvēm vienā vakarā, lai visi varētu pagaršot ko jaunu. Īpašs stāsts ir par boršču. Mans znots vienmēr saka: garšīgāku boršču es neesmu ēdis. Viņš jokojot piedāvā atvērt kafejnīcu pie viņa biroja un saka: es būšu jūsu pirmais klients. Viņš to saka jokojot, bet es saprotu, tas ir kompliments. Man kļūst silti ap sirdi. Man patīk gatavot arī veselīgi. Visvairāk man patīk dilles un ķiploks. Bez tiem man virtuvē ir grūti. Vasarā es gatavoju vieglākus ēdienus, salātus un augsto zupu. Ziemā es vāru siltas zupas un cepu dārzeņus krāsnī. Gatavošana man ir veids, kā parādīt rūpes un mīlestību. Kad ģimene saka paldies un lūdz papildu porciju, es jūtos laimīga. Es gatavoju lēni un bez steigas. Tā ir mana atpūta. Vai jums patīk gatavot? Kāds ir jūsu mīļākais ēdiens? Vai jums patīk gatavot hačapuri vai boršču?